Aizejot ūdenim un krītoties ūdens līmenim Ogres upē, piektdienas rītā pie Norupītes māju pagalmos paveras aina kā pēc kara. Milzīgi ledusblāķi, izsisti logi un dubļi. Enerģijas dzērienus iecienījusi jaunā paudze, lietojot tos kā limonādes, nerēķinoties ar sekām. Tāpēc beidzot plānotas izmaiņas likumdošanā. Iespējams, jau tuvākajā nākotnē, lai nopirktu enerģijas dzērienu, būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Uzņēmums Pallant Ogres novada ciemupē darbojas jau no 95. gada. Šogadu laikā sekmīgi attīstījušies, tomēr reģionā īpaši izjūtot darba spēka trūkumu. Tāpēc darbinieki tiek piesaistīti pat no galvaspilsētas. Perspektīvē plānot sadarboties ar vietējām izglītības iestādēm. Tad, iedomājieties, puisim jāiet strādāt, un tad viņam tā kā varbūt šie gali arī mazliet traucēs, vai ne? Jau esam informējuši par akciju Satiec savu meistaru amatnieku Latvijā, un kā izrādās, lielvārdē amatnieki uz palikšanu. Šeit tiek dibināta amatnieku darbnīca.